pasākumu, ko esam šai sistēmai paredzējuši paveikt šogad. Daļa no tiem jau ir īstenoti, noteikti pamanījāt, ka pievienotās vērtības nodokļu un taksācijas perioda deklarācijas un tās pielikumi ir apvienoti vienā dokumentā. Tas jau bija sen gaidīts pasākums, ja nodokļu maksātājiem nebija ērti katru pielikumu iesniegt atsevišķu dokumentu, un tas, protams, ir arī devis iespēju ievietot šajā sistēmā kontrolas, kas var salīdzināt deklarācijas datus ar to pielikumu datiem un arī atvieglot datu ievadi. Protams, jūs arī esat ne tikai uzņēmuma pārstāvji, bet arī fiziskas personas, kuriem pašiem ir jāiesniedz iedzīvotāju ienākumu nodokļu gada deklarācija. Un tad ar šo gadu arī šī deklarācijas iesniegšana elektroniskās deklarēšanas sistēmā ir atvieglota. Un te tiek pielasīti jau dati, kas ir mūsu rīcībā, un tātad nodokļu maksātājiem nav jālās galva, kādu ieņēmumu iepriekšējā gadā ir saņemti. Ir vēl nepieciešams izveidot pievienotās vērtības nodokļu deklarācijas aizpildīšanas laikā brīdinājumu, kad darījuma partneriem ir apturēta saimnieciskā darbība. Tas arī ļoti svarīgi, jo Kalvīnas kundze jau jums norādījusi to, ka ar darījuma partneriem, kuriem apturēta saimnieciskā darbība, ir aizliegums veikt darījumus. Un vēl mums ir tāda parādu nomaksas līmeņa celšanai paredzēts ieviest veidu, ka mēs informēsim par parādiem, ne tikai parādiem datu bāzē, bet arī izmantojot mūsu elektroniskās deklarēšanas sistēmu, kur tiks arī saņemt brīdinājumu, jums ir parāds. Ceram, ka šis atgādinājums arī līdzēs ātrāk nomaksāt parādus, jo iespējams, ka grāmatvedis kaut ko nav samaksājis, un uzņēmuma vadītājs īstenībā nezina parāds. Tāpat arī uz gada nogali ir paredzēts veidot brīdinājumu par deklarāciju neiesniegšanu. Arī valsts amatpersonām līdzīgi kā iedzīvotāju ienākumu nodokļu deklarāciju iesniedzējiem ir iegūstama informācija aizpildīšanai deklarācijas no mūsu sistēmas. Un tā kā strādājot iepriekšējos gados tieši tajā intensīvajā deklarācijas iesniegšanas periodā secinājām, ka viena no lielākajām sistēmas problēmām ir autentifikācija šajā sistēmā, arī paraksta pievienošana. Tad domājam, lai šo klientu autentifikāciju būtu iespējama arī no citiem avotiem, un domājam arī par šī elektroniskā paraksta vienkāršošanu, lai nebūtu šis paraksts pievienojums, kāds tas ir šobrīd. Un, protams, nemitīgi tiek vienkāršotas šajā sistēmā esošās deklarāciju formas, lai tās būtu ērtāk un vieglāk aizpildāmas. Vēl šo gadu strādāsim pie tāda jauninājuma, kā elektroniskās darbākas grāmatības izveide. Faktiski mums jau tie dati par to, kādus atvieglojumus un atbrīvojumus nodokļu maksātājs piemēro, ir pieejami mūsu sistēmā lielākā daļa, bet šie dati nav pieejami darba devējiem. Nu, tad strādāsim pie tā, lai dati būtu pieejami tikai mums, bet arī plašākai interesantu lokam. Iespējams, ka šīs projekts atvirzīsies nākošajā gadā par pusgadu, jo mums ir jāstrādā šobrīd ļoti aktīvi, lai mūsu informācijas sistēmu milzīgo varētu pielāgot pāriešanai uz eiro, un tad ir daļa, kur ir pārceļama nedaudz tālāk. Un, protams, atgādinājums vēl tiem, kas nelieto šo sistēmu, kā no nākošā gada visām personām, kuras veic saimniecisko darbību, šīs sistēmas lietošana būs labākā.